Dāmas un kungi, elektroauto fani, interesanti, mēs atkal esam ēterā, ja tā varētu teikt. Šodien man ir īpašs viesis, vismaz priekš manīm, Baiba Sipiniece. Pirmkārt, ļoti liels paldies, ka tu atsaucies. Man būs pašam gods un interesi ar tevīm aprunāties, jo, ņemot vērā, ka tevi dzird katru rītu, tad man tagad ir iespējas arī tevi redzēt dzīvē. Jā, labdien. Bet tu esi viena no tām, kas jau ilgu laiku, es saprotu, ka brauc ar mašīnu. Trešo gadu ar elektroauto. Ar elektroauto. Ar mašīnu vispār brauc no 97. gada. Jā, nepareizi es izteicos. Jā. Es zinu, stand-upā arī dzirdēju, jā, kaut kā tur bija. Jā? Un tur pat mašīnām arī ir? Nē, tur pa vilcieniem. Pa vilcieniem, ne, pa mašīnām. Nebija, man liekas. Nu labi, es varbūt kļūdos. Labi, par elektroauto, jā. Sāksim droši no tā gala, kur mēs parasti ar ko mēs beidzam, jo ir ļoti liela cilvēku daļa, kuriem ir tāda šauba. Kāpt tai mašīnā, nekāpt tai mašīnā, jā, nē, kaut kādas tur mīti, vēl kaut kas. Tev ir 3 gadu pieredze, bet, tad paskatāmies 3 gadi plus, tad kāpēc tu tur, kas bija tas iemesls, kāpēc tu kāpi iekšā? Kas tev aizveda pie tās mašīnas? Man ir ļoti noveicies ar to, ka katru pirmdienu atnāk avotiņš Normons un stāsta par jaunumiem vispār autobūvē kā tādā. Līdz ar to tā ir tiešām ļoti ekskluzīva lieta. Tu zini visus jaunumus. Un to elektroauto padarīšanu, jau viņš sāk stāstīt stipri ātrāk nekā es iegādājos to elektroauto. Sākumā, protams, tā bija tāda eksotika un likās, wow, tas tiešām ir kaut kas tāds, tiešām ir kaut kas pavisam savādāks. Un tad, kad man vajadzēja mainīt automašīnu, notika tur dažādas ķibeles. Tur bija tā, ka nosvila tā mikroshēma rūpnīca. Atceries, bija tur tādas padarīšana Hongkongā, man liekas. Jā, un autobūvē iestājās tāds sasniegums, tāpēc, ka automašīnas bija gatavas, bet nebija tās mikroshēmas. Un es biju aizdevusies uz autosalonu, skatīties jaunas automašīnas, un tieši staru apmirdzēta stāvēja ļoti glīta automašīna, Cupra Formentor. Tiešām, viņi bija arī ļoti, kā demo mašīna, viņi bija izvēlēti ļoti veiksmīgi, un tur viss bija ļoti labi, un es teicu, ok, šito es gribu. Un mēs viņu noformējām visu tā kā vajag, tur viss bija. Avotiņš teica, ka tā nedrīkst darīt, jo man bija arī tas saucamais, tas farkops no āķis. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka mums ir laiva. Jā, labi, un mums reizēm viņu vajag vilkt, jā, un, protams, tādām mašīnām laivas nevad, bet mazums, ko nevar vilkt, vai arī piekabi, arvien var cilvēku. Kuprām redzējis, bija iebraucis pie viņiem salonā, tur, jā. Jā, bet avotiņš teica, ka tas ļoti nesmalki, tā nedarot ar tādām mašīnām. Tā viņš man izstāstīja uz mani. Tas savā ziņā ņirgāšanās. Jā, tā viņš uzskatīja. Un mēs nevaram sagaidīt, un nevaram baigi sagaidīt to automašīnu, un nav tā mikroshēma vajadzīgā. Un man tik dot tā braukt ar visādām automašīnām, kā atvainošanos. Un man personīgi ļoti patīk tas process. Visu laiku es braucu ar jaunām mašīnām, katru nedēļu. Un pēkšņi viņi man piezvana un saka, atbrauc pie mums paskatīties uz salonu, mums ir jaunums. Un es ieraugu to balto automašīnu, es saku, kas tas tāds? Viņš saka, tas ir mūsu pirmais elektroauto Cupra Born. Un es iekāpu tajā mašīnā un saku, ļoti forši sajūta tajā mašīnā. Un varbūt, ka beidzot ir laiks pārkāpt uz elektroauto. Protams, pie lēmuma pieņemšanas es piesaucu arī dzīves blakus gājēju vīru, un viņš aizbrauc, un viņš teica, man liekas, ka vajadzētu to darīt, tāpēc, ka mums mājās ir visi apstākļi, lai iekārtotu to uzlādes staciju. Mums ir arī saules baterijas, mums ir arī kolektori, mums kas tik nemā. Un ar vienmēr sakot, mums tas būtu pat izdevīgi. Jūs jau dzīvojat zaļi. Mēs jau baigi zaļi dzīvojam. Mēs arī tik zaļi dzīvojam. Tāpēc zaļo? Kurš nu dzīvo zaļi, tur nu dzīvo zaļi. Lūk, un jā. Autosalonā stāv tā mašīna, un es viņiem saku, es neko vairs negribu gaidīt. Ja es drīkstu ņemt šito mašīnu, tad es jā, un es tā kā lai viens nekāp iekšā un nesmērē manu mašīnu.
Nu, to viņi man nevarēja apsolīt. Kādu laiciņu viņi vēl bija demo mašīna. Bet es piedalījos tajā svinīgā pasākumā, un viņi man svinīgos apstākļos iedeva. Sarkanais paklājs, Tur bija pat pārstāvi pat no Somijas vai no kaut kādām smalkām ārzemēm. Es biju pat pirmā. Jā, man pat ir cepurīte ar kaut kādu parakstu šausmīgu smalku. Es nezinu, kas viņš ir, viņš nezinu, kas es esmu. Bet cepurīte ir. Kaut kāds slavens Soma autobraucējs. Viss bija nenormāli svinīgi un skaisti. Un, protams, ka tas valsts līdzfinansējums un tas viss, un Gobzems, protams, mūsu mīļais labais Gobzems, pārķer šo informāciju un paziņo, ka man par to, ka es esot reklamējusi Covida vakcīnas vai kaut ko tam līdzīgi, man valsts uzdāvinam automašīnu, muļķi pavalkās, visi tie nabagi stulbeņi pavalkās, un arī, protams, zvana uz Latvijas radio krustpunktam un saka, kā tā var būt, kas Sipeliecei valsts uzdāvina mašīnu? Tā žurnālisti arī ir neaptēsta zos. Un jā, diemžēl tā notiek, vienkārši neiedziļinās Latvijas radio viens. Es vēl saprastu kaut kāds, sētas pažobeles radio kaut kāds, tāds vakar uzradīts, bet Latvijas radio viens, jā, tāds kaut kas. Un iedomājies tiem nabaga vientiešiem vēl šito eļu ielēja ugunī, ka man kaut kas uzdāvinājis automašīnu. Ne tas, ka izskaidrot, ka ir tāda programma, ja, kad atbalsta šito visu pasākumu. Labi, tas Dievs ir viss. Es to cepienu īstenībā mazliet atceros. Protams, kā es biju pirmā, un viss aiziet tas kipišs, un vēl Latvijas avīzē karikatūra. Tu arī vēl biji? Jā, protams, šļūka arī pavēlkās uz lētajiem, šitiem jokiem. Visiem, ka ņopienē valga, un vispār man ar milzīgu pompu ir pirmajai, jā, ir elektroauto, tieši Kupras pirmais, ne Latvijā. Savā ziņā var teikt, ka tu tādu mazliet tā kā, netīšām trāpīji viņā, jā? Tas nebija tīšām, bet tad. Bet atkal no otras puses tīnu visu laiku savu dzīvi atpakaļ, un man viss iznāk šādi. Man nekas nav bijis tā, ka es izdomāju un eju un izdaru. Man viss bišķiņ savu sēdz durvīm. Bet zin, visam jau ir jānotiek, tad, kad viņam ir jānotiek. Jā. Tad tur var censties vēl kaut kas, bet vienā brīdī. Lomas es dabūnu tikai tad, kad tiem, kam ir iedotas tās lomas, tie salauž kāju un netiek. Tā. Jā. Un tu esi, jā, un te es esmu. Tu esi bez stresa, zin kā? Pilnīgi mierīgi. Nē, kā šajā gadījumā tur bišķiņ bijis, kaut ko tur mēģināja taisnoties, bet kā mēs tur taisnojos? Tā ir ar muļķiem strīdēties, tā ir Viņiem jau visu laiku to vēl vajag. Vislielākais laiks nomest zemē, zin kā tāds. Galvenais un dod visu laiku vēl piekurīnu vēl, lai ir par ko parunāt. Jā. Labi, mašīnu tu esi dabūjusi, tu sāc braukt, tās pirmās emocijas, kā tu pie tā visa pierodi? Pierašana bija ļoti ātri, tāpēc, ka man ļoti noveicies, pateicoties tai manai darba specifikai un varbūt arī nelielai tai atpazīstamībai no autosalona man labprāt iedod pabraukt ar jaunām mašīnām. Un ar jaunām automašīnām es esmu tā jau apradusi, iekāptais salonā tāda bijība ir pret to visu, un tas viss tā sajūsma par to, ka viss jau jauns un skaists smaržo un labi ripo un viss. Tad tur pierast nav ko, tur nebija kam pierast, tur viss bija labi, tur viss uzreiz. Tas, ka viņi klusiņām iet, jā, tas patīkam, bet jaunās automašīnas daudzas iet klusiņām. Es zinu, uz ko es velku, es drīzāk uz citu, jo es iekāpjot tajā Kuprā, ar ko mēs tagad paši braucam ar avisu, man bija mazliet jāpārslēdz tā domāšana par to, ka man bija jāsāk plānot. Tas ir pats galvenais, jo es līdz šim, vispār, es esmu diezgan neorganizēta būtne, jo es sākumā pārdzīvoju par to, ka man nav Excelī viss un tā, bet tad es izdzirdēju kaut kādu lekciju, ka tas ir normāli, ka tādi ir arī tādi cilvēki. Jā, ka esot cilvēki, kuriem viss ir pa plāniem, pa punktiem un pa minūtēm, un viņam tā dzīve tiešām kā Excel tabula. Un vieni ir, un tie otri
ir tā otra galējība, ir tie, kas vienkārši peld kaut kur, vienkārši peld. Es esmu kaut kur pa vidām, bet es drīzāk pie tiem peldētājiem. Tu mazliet tu Excel zini, bet man pietiek, zini kā ir, tā kā man meita gāja pie privāta skolotājas matemātiku mācīties, un tā ļoti laba skolotāja, viņa ļoti tāda cienījama skolotāja, kas sagatavoja pirmās ģimnāzijas skolniekus olimpiādēm. Un tad es aizvedu savu meitiņu, un mēs vienu nodarbību, otru nodarbību, tā baigi nejūt to uzlabojumu tādu. Un tad es viņai saku, kā? Viņa saka, mīļo mamīt. Tā vecā skolotāja saka, mīļo mamīt. Meitenēm nav jābūt gudrām, viņām ir jābūt smukām. Jā. Viņi nemācīs rēķināt, viņu aizvedīs daba, dzīve, instinkti, aizvedīs pie tā, kas mācīs rēķināt. Man tā arī ir. Man ir dzīvesbiedrs, kas ir beidzis pirmo ģimnāziju, viņš galvā reizina. Viņš reizina trīciparus, ciparus, viņš zina, kas ir neizdevīgi, kas ir izdevīgi, un viņš vienmēr zina, cikos man kur jābūt. Viņš manā vietā pasaka, cikos man jāizbrauc, un viņš manā vietā sākumā arī plānoja to ceļu. Viņš teica tā, piemēram, kur tev jābūt? Es saku, tur un tur. Tātad, tev ir jābūt pilnai uzlādē, labi, es jau viņu pieslēdzu, tātad pa ceļam ir tur un tur uzlādes, tagad tu aizbrauks tur, čuču. Viņš manā vietā, viņš jau uzstādīja. Un tad lēnām es pieradu, ka man pašai tas ir jādara. Un tagad, es esmu jau tā godīgi, pa 3 gadiem vienreiz palikusi pusceļā, bet tā bija tīra mana vaina. Jo es braucu uz Nacionālo teātri, uz izrādi, man likās, ka es pieslēgšos tur pie Circle K, tur pie kaut kur pie Nacionālo. Viņš bija diemžēl aizņemts. Protams. Un es domāju, kamēr es sēdēšu izrādē, tikmēr es lādēšu. Tagad es atnācu, man bija, cik es varēju laikam līdz Jūrmalai aizbraukt, bet pie Spices viņš sāka braukt stipri lēnāk, tas pasākums. Un tad es iebraucu pie Spices, un tur arī viss bija aizņemts, bet decembris, un viss pirkās dāvanām un tā. Un tad viņš palika ļoti lēns, tas pasākums. Man vienmēr bija interesanti, kas notiek, kā tā nosacīt miršana, kā notiek. Nē, miršana notiek tā, viņš tur visādas ziņas tev izmet, viņš paliek lēnāks. Un tad tu pats automātiski izslēdz jau siltumu pats. Protams. Protams, arī mūziku tu vairs neklausies. Nelādē telefonu. Kāds telefons pats saka, tu brauc uz ieelpu, tu baidies izelpot. Nē, labi, ir un zē. Un tad es atstāju pie Spices, un tad mans vīrs vaktēja aplikācijā mobilī visu laiku, kad atbrīvosies, un tad viņš brauc ar taksi. Tā viņš lādēja, tā ir tik, lai līdz mājai aizbraukt, un tad viņš atbrauc. Tā bija mana 100% lāža. Nē, ir kādreiz, es pats, man bija pieredze, man braucu, man bija jātiek līdz Tukumam, un palika man 15 kilometru, un es skatos, ka man rāda 25, un tas cipars tik ātri beigās birst lieta. Jā, viņš tāds, bet īstenībā es nekad kopš tās reizes es vairs nekad līdz tām neaizēju. Jā, tas ir tieši, bet tas bija tas, kas man bija jāiemācās, jo tev ir skaidrs, ka tu nevari piebraukt jebkurā tankštelē. Lai mēs nomierinātu satrauktos prātus, mēs varam pateikt, mums Bagžniekā ir dažādi uzlādes vadi. Mēs varam piebraukt pie jebkura cilvēka mājās un paprasīt iedot drusciņu elektrību. Ir tāda opcija. Jā, man tos vārdus īstenībā rādīja Raiders Raids, ka viņam arī Teslā bija šādi vādi, un kaut kā es nebija padomājis, ka tā kā pirmās palīdzības vadiem tādiem ir jābūt. Tur paskaties, viņiem man ir. Man šitā vēl nav. Nē, man ir kopš pirkšanas. Nē, varbūt, ka viņi man kā dāvana iedevis, nezinu. Iespējams, kad nāk no pirkšanas. Okay. Katrā ziņā cienītā publika, tātad mums ir jābūt, cik vadiem tik ir, jā? Maksimāli visādiem. Jā, bet tagad jau tās uzlādes stacijas ir ļoti advancētas. Mums, Krišāns Caun teica, ka mēs esam gadu laikā, Latvijā ir spērts tik liels solis uz priekšu šajos jautājumos. Pirms 3 gadiem tiešām bija pilnīgi cita aina, un es, piemēram, pirms 3 gadiem, uz Liepāju nebraucu, tad es ņēmu ģimenes otro automašīnu, jo vīram ir Ford Raptor. Man patīk, ka viņi brauc, reizēm man patīk braukt, bet es jūtos tā, ka pie traktora. Lielā, es gribēju teikt. Man patīk reizēm pārkaut
Tad es braucu ar to, vai arī kaut kāda, piemēram, man bija kādas jāvada Latgalē, laukos iekšā, kur iespējams man nebūtu bijis tik vienkārši tikt pie elektrības, un tāpēc es paņēmu viņu mašīnu. Bet tagad beidzamā laikā es visu man tā pieredze tāda, ka, ir, protams, tagad, tā kā tu teici, un man tā pieredze ir, ka tev ir jābūt skaidrs, kurā vietā tu piebrauc, un tad pirms tam tajā aplikācijā var apskatīties. Tas gan. Klau, to, ko man iepriekšējos 3 tajos raidierakstos mūsos neviens nav stāstījis, nāk ziema. Jā. Kāda ir tā pieredze cilvēkiem tagad, pastāsti, kāda ir tā tava pieredze, ko nozīmē ziema priekš elektroauto? Es te šeit, protams, domāju par to, kā... Tas elektrības zudums vai vairāk vai mazāk? Zudumi, jā, kā tas ir? Tā, vispār sāksim ar to, ka man pieredze ar auto ir diezgan liela, jo man ir no 97. gada autovadītāja apliecība. Un man ir bijuši dažādi auto, sākot no pirmā Golfa. Tad kaut ko bija jāsāk? Jā, Golfi man uzdāvināja. Man īstenībā ļoti noveicies ar draugiem. Kas dāvina mašīnas? Tā bija tāda uzdāvina. Tad man 3 čaļi uzdāvināja Mazdu. 3, paldies viņiem par to. Jo viņiem bija žēl uz mani skatīties, ka man ir Golfs kaut kāds sagrabējis sarūsējis. Viņi uzdāvināja. Sveiciens viņiem. Un tad jau, man vīrs sāka pirkt automašīnas tādas riktīgi labas un tā. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tu vari nopirkt vissmalkāko automašīnu pasaulē, bet Latvijas kontekstā viņas īstā daba parādīsies ziemā tikai. Tu vari pirkt jebkādu Lamborghini, Šamborghini, bet izbrauc lūdzu ziemu un aizbrauc nevis tikai Rīgu Jūrmālu, aizbrauc uz to pašu Liepāju, uz to Sunāksni un Aknīsti un Druvienu ar to mašīnu. Un tad tu sapratīsi, vai tā mašīna tev dara, vai viņa ir laba, vai viņa nav laba. Lūk, par to elektrības zudumu es varu teikt to, ka viņi nav tik traki, tāpēc, ka tu jau vasarā kondicionieru slēdz iekšā, un tas ir tas pats. Man nav bijis tāda novērojuma, ka ziemā uz pusi mazāk ir tas reņš nekā vasarā. Nav tā, ka tu iekāp un tu saproti, ka tu nekur netiesi. Nē. Atkal jāslēdz ārā, tev savs slogi, tev vēl kaut kas. Nē, bet es arī tie ļaudis, es esmu diezgan daudz influencējis. Tad dabiskā veidā, ja cilvēki man nākuši klāt un prasījuši, kā, ko, kas, cik tālu, ko. Es saku, jums ir jāizvērtē, cik tālu jūs dzīvojat no Rīgas un kādām vajadzībām jūs to automašīnu vajag. Man ir tā, kad es dzīvoju Jūrmalā, man ir 35 km vienā virzienā, 35 km, tad es katru dienu nobraucu obligāti 70 km. Plus man vēl ir tā Latvijas ģeogrāfija ļoti plaša. Saimnieks meklē sievu, tur saimnieki dzīvo ļoti dažādās vietās. Un tad viss pasākumi, kāzas, viss šitas. Līdz ar to es esmu iztestējis to mašīnu dažādos veidos. Bet ja tu dzīvo, patālu no Rīgas un tev bieži uz to Rīgu, un ja tev tiešām ir tā jāpiedomā, tad varbūt vai nopērts mašīnu tādu to saucamo to range lielu, jā? Kur man tagad kaut 500 var dabūt. Jā, BYD, ja es tikko braucu ar BYD, eleganta mašīna. Vai arī, tad vēl nē, jā, tad pagaidi, kad pieražos kaut kā pat saprātīgām cenām, tad tās mašīnas, jā, bet manā gadījumā ļoti, ļoti piemērota automašīna ir Cupra Born ar 300 ar kaut ko. Jā, es piekrītu. Ja es piebraucu mājās, hops, iebāžu mājās. Kontaktā mums tā elektrība, par cik mums ir saules baterijas, mums ļoti izdevīgi tas ir. Cik ir, mēs īsti neesam pie tā nevienam prasījuši, bet tāds nopietns jautājums ir, ja es pa nakti, tagad atbrauc mājās, pieslēdzos pie tā tīkla, cik ātri uzlādējās? Ātri? Nē, ātrāk. Oi, labi, man tur vajadzētu zvans vīram. Nemocamies. Labi, kaut kādas no nulles līdz pilnam. Labi, 3 stundas, es domāju, ka būs ok. No nulles līdz pilnam. Es nezinu, bet varbūt kāds labāk zinās. Es tev jau sākumā teicu, lūdzu, neprasti man skaitļus, visu, jo to man tas izlido no galvas. Man vīrs ir teicis, bet man tas izlido. Tāpēc runāsim par emocijām. Labi. Tev sanāk braukāt uz Sārmā. Jā. Tu teici, ka tu tiec ar vienu uzlādu cauri, jā? No sliekšņa līdz slieksnim es mierīgi tieku. No sliekšņa līdz slieksnim ir 350 km.
no Jūrmālas mājas sliekšņa līdz tās mājas sliekšņam ir 350. Tieku ar vienu noteikumu. Tu brauc uz 90. Jā, tas bija tas otrs jautājums. Un Igaunijā ļoti neizdevīgi ir pārkāpt ātrumu. Es tikko samaksāju 120 eiro par to, ka tur, kur bija 40, mēs braucām uz 50. Un 120 eiro? Jā. Nu, jo man ļoti sanāca tāda atmiņā mēs braucām no spēles, viens un man kolēģis, basketbola tiesnesis, tieši vienu puslaiku honorāru atstāja podā. Ļoti, ja Igaunijā nevajag pārkāpt ātrumu, tā kā uz 90 braukt Igaunijā ir pilnīgi adekvāti. Tur ir jārēķina, jo tāpēc, kad, kā mēs zinām, uz Sārem var nokļūt tikai ar prāmi. Un ja tu nemāki izrēķināt laiku vēl līdz prāmim, Salas Grīvas tilts, jā, tad tur ir vēl jārēķina tas, ka tur ir jāpastāv vēl rindā, tad tas laiks ārā jārēķina. Nu, un tad tas pēdējais posms no Pērnavas līdz Vircu, tur var, kā saka, iedzīvoties nervu stresā, ja tev ir uz konkrēto prāmi. Man bija tā, ka es braucu uz pēdējo prāmi vienreiz ar elektromašīnu. Uz pēdējo prāmi, ko tas nozīmē. Man bija broņa. Man ir broņa, tad es esmu nopirkus biļeti. Man ir garantēta vieta uz prāmi, uz pēdējo. Bet ja tu viņu nokavē, tad nākamais ir pēc 5,5 stundām. Tev ir jāpavada nakts tajā ostā. Vai arī... Tur nav nekā tur? Nē, tur nav nekā. Tur arī nav paredzēts, ka tu tur baigi tā kavē un nakšņo. Tur guli mašīnā. Es esmu gulējusi. Elektromašīnā? Nē, es esmu gulējis parastajā automašīnā. Tas kādreiz gadās, jā? Jā, es esmu gaidījis pirmo prāmi. Nu, tā bija vasara, tas nebija bīstami. Man bija guļamais un internets. Gulēt elektromašīnā? Nu, vēl es neesmu gulējis. Nu, varbūt arī nevajag. Nu, varbūt, ka nevajag, jā, bet īstenībā, tādi īpaši tālredzīgi cilvēki, un to vajadzētu varbūt arī ņemt vērā. Tāda personīgā drošība ir tāda, ka to guļamais vajag vienmēr mašīnā iemest. Kaut kādu segu vai guļamais. Vajag arī, tādu, piemēram, lūgturīti. Ja man ir lūgturīts, tie, kas tur, kad tu ej pa ceļu, lai tev var redzēt. Un, protams, man tagad ir atcerojušās vēstis un viss kaut kas. Bet tad, es neatceros, kas man to teica, ka mašīnā vienmēr ir jābūt 3 lietām – svecei, sērkociņiem un polšam. Svecei? Jā. Tas varētu būt lampiņa. Nē, svecei, tāpēc, ka ja tu iekļūsti, piemēram, mums mazāk, bet, piemēram, kaut kādās Amerikās tas notiek, kaut kādā vētrā, sniega vētrā, un tu netiec uz priekšu, un ja tev jau kritiski ir beigusies degviela, ka tu nevari vairs sildīt to mašīnu, sveces salonā uzturot to temperatūru, kas cilvēku dzīvībai vēl ir pieņemama. Labi. Jā. Mūžu dzīvo, mūžu mācīs. Man ir svece, man ir arī sērkociņi. Un polši. Polšs bieži vien nav, jo tas tiek izdzerts. Bet polšs ir... Zini, kāpēc polšu vajag? Nevis, lai pats dzert, pasarg Dievs, nē. Nevajag dzert, kad jūs esat nokļuvis kaut kādā šādā situācijā, tāpēc, ka tā ir mānīga sajūta, ka tu sasildīsies. Tu vēl nesasildies. Tu piedzeries un nosalst vienkārši. Bet tā ir valūta laukos traktoristam. Ak, šitā. Jā. Ja tu, piemēram, kaut kur esi dubļos iestidzis un tā, tu vienkārši paldies! Pierakstam. Zini kā, man liekas, ka mēs īstenībā tā viegli runājoties, lēnām tuvojamies pie tā sarkanās līnijas, kad mums ir jābeidz. Mēs tā forši pa tādām, mazliet tā kā pārbraucām pa tādām emocijām pāri. Varbūt saliekam bišķi pa plauktiem. Tu, ka tagad esi braukus arī tām jaunajām mašīnām. O, jā. Man ļoti grūti bija izkāpt no BYD. Un atdot atslēgas apakaļ salonam. Ļoti grūti bija ir tiešām tik forši, jā? Forši mašīna, tiešām forši. Es, tā jūsmojas par mašīnām. Labi, man patīk, protams, jauns, skaists, visāds smalks un šiks un tā un šitā. Bet šī mašīna tiešām bija jauka. Bet es nobraucu pusgadu ar Tavaskanu. Un Tavaskans arī man patīk. Izņemot tādu rokturs. Tur es nagus aplauzu. Tur kaut kas bija nogājis viņiem greizi, bet Tavaskans arī skaista mašīna. Tas arī ķīnieši ir, jā? Cupra Tavaskan ir elektriskā mašīna. Nē, tu piedodiet, tu saki Ruslanam.
Es arī vēl visiem, es neteiktu šitām visam arī vēl līdzi. Bet BYD C-Line 7 tiešām pret to cenu tā mašīna ir ļoti laba, un to ātri saprata Latvijas pircēji. un viņu nespēja ķīnieši piegādāt Latvijai. Nu, vienkārši aizpēc, tāpēc man arī atņēma. Viss nav tev. Tāpēc mūsu sestdien rālijā būs viena mašīna ar BYD, kas brauks. Jā. Nu, paskatīsimies. Es iesaku vispār, aizbrauciet, paskatieties, jo tā mašīna, tu vari visādi uz tiem ķīniešiem skatīties, bet, bija, protams, tādi cilvēki, tādi gan nebija daudz, bet bija, ka ķīnieši, ja ķīnieši tas sūc, es domāju, mīļa ļaudis, tas ir ļoti, ļoti, ļoti novecojis jau priekšstats, jā. Ja mēs paskatāmies, kādreiz to pašu teicu par Koreju, jā, kas tā Kijā ir mašīna, Hyundai ir mašīna, kas tas tāds ir? Škoda ar kādreiz bija tur kaut kur? Zini, es braucot ar elektroauto, es esmu tik daudz viedokļus dzirdējis par elektriskām mašīnām, ka es viņas vairs nekomentēju. Skaidri tā, ka kādreiz tev gribās aizstāvēt kaut kas, kaut kāds stulbāk var pateikt. Nē, tur vārds, mana sieva ar trolejbusu nebrauc. Man dēls teica, ka es braucot ar tosteru, tas ir normāli. Labi, tas tāds jaunības maksimālisms. Nē, viņam BMW ir vajadzīgs, tas ir normāli. Viņš ir tajā vecumā. Bet, jā, tur trolejbus vēl kaut kas tur. Pāries, jā. Es domāju, ka noteikti pāries. Jā, jau par tiem elektroautobusiem mums bija tāds, tas pirmais podcasts bija par tiem mītiem, ko mēs tur runājām, par to, ka tur nevar nobraukt, ka tur baterijas tur, un tad tur nav, kur viņas likt. Klausies, Ņujorkā, tad, kad pajūgus mainīja pret automašīnām, tur arī bija... Arī ka tas nekad nenomainīs zirgu šitas te vēlarats. Parādiet man bez Centrāla parka Ņujorkā kaut jau vienu pajūgu tagad. Nē, tur ir turistiem, ja droši vien kaut. Nē, Centrāla parkā ir, jā. Bet, jā, tā kā... Varbūt pie tā arī droši vien, ka ir jāpēliek. Droši vien, ka mums ir vienkārši jābūt drosmīgiem un jāsaprot, ka tā arī uz to arī tas viss iet. Pasaule mainās. Pirmkārt, tas ir jāsaprot jebkurā vecumā. Tā, jo godīgi. Jo pavisam tā forši gribās nobeigt. Tad man meitai bija 10 gadi un dzimšanas diena, un tur bija visādi radzes aicināt un viss. Un es tur ierīkoju viņai tādu grāmatiņu, lai viņai būtu tāds tā kā katalogs, ja? Visi tie pieaugušie cilvēki, kas bija apnākuši ciemos. Es viņiem teicu, nevis kaut kādus stulbus novēlējumus, bet ierakstiet, ar ko jūs viņai varētu palīdzēt. Tā kā nākamajā 10 gadē, kas ir no 10 līdz 20, tā ir ļoti svarīga 10 gadi. Tur daudz kas notiek pirmo reizi, ļoti daudz kas notiek pirmo reizi, un tur palīdzību vajag ļoti dažkārt. Daudz. Un es saku, ierakstiet arī, ko jūs... Mums ir ļoti forši opīts. Tad no vīrtās ir kodolfiziķis, kas ir uzbūvējis Salspils reaktoru, un arī pēc tam dabūja pats arī nojaukt viņu. Un viņš ir viņam ir 92 gadi, un viņš ir ļoti, ļoti, ļoti atvērts pret visu jauno, viņš tāds ļoti foršs. Un viņš viņai ierakstīja ļoti skaistu novēlējumu. Tu dzīvo ļoti interesantā laikā. Tur būs daudz roboti, bet tu nebaidies no viņiem, draudzējies ar viņiem, un tev būs interesanta dzīve. Man liekas, ka te ir jābeidz. Ar šito ir jābeidz. Šis ir skaists novēlējums. Tāpēc, tu vari turēties pēc taviem stereotipiem, un tu vari visu laiku vīpsnāt par kaut ko jaunu. Bet ar laiku tu sapratīsi, ka tas ir ļoti, pirmkārt, nemoderni. Tā, nav stilīgi. Nav stilīgi. Jā, nav stilīgi. Un otrkārt, esi atvērts. Neviens tev neliek uzreiz pirkt jaunāko visu, kas ir iegūlies veikala plauktā. Tu esi atvērts, esi ieinteresēts un nekļūst smieklīgs citu acīs. Un tad būs tev vienkāršāka dzīve. Es varu pielikt vēl klāt. Pirms 2 mēnešiem es vēl domāju par to elektroauto. Jā, nē, vēl kaut kas. Tagad man ir principā tā, ka es zinu, ka mums beigsies, kā saka, sadarbības līgums. Es gribu elektroauto. Un ja kāds elektroauto dīleris klausās, es esmu ļoti atvērts uz sadarbību. Ja gadījumā kāds rakstiet, man ļoti patīk braukt ar jaunām elektromašīnām. Pie tā arī paliekam. Visi mēs teikamies elektroauto pasākumā.
nu jau pēc 2 dienām. Es nezinu, vai mēs paspēsim iziet ēterā ar šo, tad pasākums varbūt būs beidzies. Baiba, nenormāls pateicība par to, ka tu atbrauci. Es nezinu, es palīdzēju kādam pieņemt lēmumu, nav svarīgi. Nav jautājums par palīdzēšanu, es domāju, ka tev vairāk ir jāiedod tavu emociju par to, ka ir forši, darām. Dzīve vispār ir forša. Vai ne? Baudam. Jā. Paldies. Tā. Čau.